Labdien! Labdien visi, kuri mani dzird, klausās, skatās un varbūt to turpinās darīt arī turpmākās minūtes. Par to es jau laicīgi un iepriekš jums visiem pasaku lielu paldies. Šodien es skaršu vienu tēmu, kurai vienkārši es nevarēju paiet garām, atklāti sakot. Un skatoties jaunumus vai ziņas internetā, es lasu sekojošu lietu. Krievijas izmeklēšana pret Ziedot LV Latvijas valsts atbalsta iespējas ierobežotas. Tātad te ir tāds aspekts, piemēram, nolasu, lai arī ārlietu ministrija atzīmēja, ka iestādes var sniegt konsultatīvu padomu un iedot advokātu kontaktus. Valstī nesot iespēju iejaukties Krievijas procesos vai praktiski aizstāvēt iedzīvotāju vai organizāciju intereses šajā valstī. Un arī šovasar kļuva zināms, ka Krievijas ģenerāla prokuratūra ir pieprasījusi atzīt Latvijas labdarības organizācijas Ziedot.lv darbību par ekstrēmistisku un iekļaut organizāciju Krievijas ekstrēmistisko organizāciju sarakstā. Ziedot.lv tika saņēmusi pavēsti no Krievijas ierasties uz tiesas sēdi 18. augustā, kuru organizāciju nolēma neapmeklēt. Tātad šeit ir jāsaprot vairākas ļoti fundamentālas lietas, jo, sāksim ar to, kamēr šādi jautājumi vai šādi aspekti par to, ka Krievijas tiesību sargājošās iestādes vai institūcijas ierosina kriminālu lietas, kriminālu procesus aizmuguriski, it īpaši kontekstā ar ekstrēmistiskām darbībām, pēc viņu viedokļa, par terorismu. Un tā tālāk ir, kas ir jāsaprot, tā ir milzīga, teiksim, kļūda vai absolūts naivums uztvert Krieviju kā valsti vispār kā valsti. Tur nav valsts, un tur nav nekā valstiska, un tur nav valstiskuma. Saprotiet, kāda ir tā lieta? Jo ir tāds teiciens, ka jebkurā pasaules valstī ir mafija, bet tikai vienā vietā, Krievijā, mafija ir savu valsts. Tas tāds vispārinājums, ja? Bet, ja reāli un praktiski tāda runāt par Krievijas tieslietu sistēmu, tiesību sargājošo institūciju sistēmu, tajā uztverē, kā to saprotam mēs, kā mēs to vispār uztveram un saprotam, ir absolūti naivi un bezjēdzīgi. Tātad viss, kas ir saistīts ar kriminālu procesiem un kriminālu vajāšanām, tajā skaitā notiesāšanām, arī tas ir iespējams, aizmuguriski, dabīgi, kad nevar mūs, Latvijas pilsoņus, skart nekādā veidā, un mēs vienkārši varam nevis ierasties uz tiesas procesiem, bet piedāvāt šīm personām, piemēram, elektroniskā sarakstē, paņemt vienam otru aiz vaiga Maskavā, 18. piemēram, augustā, ja? Es tā runāju tagad tādu humoru pieskaņu, bet tā loģika, es domāju, ka jums ir skaidra. Un tagad par pilnīgi nopietnām lietām. Tātad tas, kad šajā kaimiņu valstī, lai gan es saku, tur valsts nav, un to mēs nevaram uztvert kā valsts, mēs nevaram šos cilvēkus, kas tur strādā, tiesību sargājušās institūcijās un kopumā uztvert kā cilvēkus, tie ir zemcilvēki. Tāpēc mums jāsaprot, ka tas vispār citas kategorijas. Mēs saskaramies ar anticivilizāciju, kur pilnīgi nav nekā tā, ko saprot cilvēki zem zināmiem terminiem, vārdiem vai skaidrojumiem. Un tā loģika ir tāda, kad konkrētām personām, šeit iet runa jau uzreiz mēs pārējām uz konkrētām personām, kuras Latvijā ir saistītas, piemēram, tajā skaitā ar šo situāciju, kas ir ar Ziedot.lv, ir jāņem vērā šādas lietas. Tātad jūs personīgi un konkrēti, kā arī jūs pirmās pakāpes radinieki, tas ir mātes, tēvi, brāļi, māsas, bērni dabīgi, kad nevarat turpmāk
lidot ar lidmašīnu, vai braukt ar autobusu, vai braukt ar personīgo mašīnu, uz kādu valsti, kura nav NATO dalību valsts. To nevajag darīt. Vienkārši nevajag darīt. Tātad precizēsim šo valstu sarakstu. Tātad jūs varat mierīgi doties uz jebkuru no NATO dalību valstīm. Tas ir turpmāko dzīvi atlikušo. Līdz tam brīdim, kamēr nebūs šī Krievija vispār likvidēta. Bet es neieteiktu tajā skaitā no NATO dalību valstīm doties un apmeklēt Turciju un Melnkalni. Tas ir mans personīgs jums ieteikums, bet varat man ticēt, ka es šīs lietas pārzinu perfekti, vairāk kā perfekti, tāpēc ieklausties tajā, ko es jums saku. Tātad vēl vienreiz, jūs mierīgi un jūsu ģimenes locekļi, pirmās pakāpes radinieki, varat doties uz NATO dalību valstīm, atpūsties, dienesta braucienos, vispār vienkārši kaut vai tāpat pabraukāt, ja? Bet es neiesaku Turciju un neiesaku Melnkalnu. Tālāk, uz citām valstīm nevajag braukt. Vispār nevajag braukt, saprotat? Tālāk, dodoties uz NATO dalību valstīm, bet izņemot Melnkalnu un Turciju, es jums nerekomendēju un pat kategoriski neieteiktu lidot vai braukt caur trešo valstu teritorijām, kuras nav NATO dalību valstis. Kategoriski neiesaku. Un nerekomendēju. Citiem vārdiem sakot, piemēram, jūs vēlaties apmeklēt Amerikas Savienotās valstis. Tad uz Amerikas Savienotām valstīm nevajag lidot, piemēram, caur Alžīru. Tā ar humoru zinām, bet nevajag to darīt, vajag lidot pa taisno. Un tā tālāk. Tātad izslēdzam visas tranzīta teritorijas, jebkādā veidā tranzīta teritorijas, kuras ir iekļautas, vēl precīzāk, nav iekļautas, atrodas ārpus Ziemeļatlantijas līguma valstīm. Tajā skaitā kategoriski es jums neiesaku lidot ar lidmašīnām uz NATO dalību valstīm vai starp NATO dalību valstīm. Ja lidmašīnas maršruts gaisa līnijā iet pāri ne NATO dalību valstīm. Jo ar lidmašīnu viss kaut kas var gaisā notikt, un lidmašīna var veikt neparedzētu nosēšanos valstī, kura nav NATO dalību valsts. Vai tajā skaitā ir Turcija vai arī Melnkalne. Attiecieties pret maniem ieteikumiem nopietni. Tas jums nāks tikai par labu. Jautājums par to, vai konkrētajiem Latvijas pilsoņiem, konkrētām Latvijas personām var būt apdraudējums tieši Latvijas teritorijā, piemēram, no Krievijas spēcdienesta aģentūras, no 5. kolonas, kas šeit ir biezā slānī, un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, vai ir jānesā līdzi šaujamierocis ikdienā ārpus mājas. Es teikšu tā, kad ja cilvēks profesionāli līdz šim nav šāvis cilvēks no to attāluma, nav šāvis pa cilvēkiem no to attāluma nesagatavots, citādiem sakot, viņš nav profesionāls, tad es neieteiktu nesat līdzi šaujam ieroci, jo šaujam ierocis, jebkurā variantā sabiedriskā telpā ir paaugstināts bīstamības objekts, un ja jūs ar šo ieroci nesat iepriekš pareizi un tehniski un pats galvenais emocionāli un psiholoģiski darbojušies, pielietojuši, tad tam jēgas liels nav, un vēl ir pilnīgi iespējams variants, kad arī jūs šaujam ieroci, arī jūs pats tiekat nošauts. Tādi arī varianti reāli dzīvē ir. Tāpēc es neieteiktu bruņoties un staigāt bruņotiem pa Rīgu. Ja? Attiecībā par dzīvesvietu, vai dzīvesvietā ir jābūt šaujam ierocim. Es uzskatu, ka jā. Es uzskatu vispār, ka katram Latvijas pilsonim būtu jābūt dzīvesvietā šaujam ierocim, pie tām vēlams automātiskam,
automātiskam. Es šeit nenāju par juridiskiem noformējumiem, ja? Tātad vēlams automātiskam, vēlams ne ar garu stobru, ar tādu, kuru var rīkoties telpās. Nu, kaut kā tā. Bet katrā gadījumā par to, ka Krievijā pret jums ir uzsākti krimināli procesi, kad ir uzsākti procesi pret sabiedrisko organizāciju, kad tur tiek ievietot kaut kādos ekstrēmistu, teroristu un vēl tur visādos sarakstos, tas ir vienkārši, vai ar to ir jāsadzīvo. Tas ir jāņem vērā, kā saka, nu, jātur prātā, ja? Nu, pārdzīvot tur nav ko, nu, tādi cilvēki ir simtiem tūkstošiem šodienu visā pasaulē. Tātad, ja tomēr jūs esat tik dumji, kad nolemjat kaut arī pēc kaut kāda laika, pēc gadiem, apmeklēt Baltkrieviju, apmeklēt Krieviju vai lidot kaut kur, piemēram, uz Taizemi, uz apvienotiem Arābu Emirātiem, Rīgā pazīstams maršruts, tad esat gatavi, kad jūs gala rezultātā varat nokļūt Krievijas cietumos. Tātad nokļūstot Krievijas cietumā, jums vispār pazūd jebkādas tiesības, jo Krievijas cietumi ir spīdzināšanas konvejers. Tas ir reāli jāsaprot, jau šodien šeit Rīgā skaidri un gaiši. Un izdabūt ārā jūs no Krievijas cietuma faktiski ir neiespējami. Latvijas līmenī tiešām tas ir faktiski neiespējami. Dabīgi, kad eksistē alternatīvi varianti šādās galēji sarežģītās situācijās, bet to es varu vienkārši nosaukt kā teorētisku piemēru, ne uz ko neaicinot. Ja, piemēram, teorētiski Latvijas pilsonis kaut kādā veidā nonāk Krievijā apcietinājumā, nonāk Krievijas cietumā, pie tam šī lieta ir absolūti politiska, tad ir iespējami risinājumi. Tie tikai teorētisks pārdoms, ka, piemēram, kādā no Āfrikas valstīm, kādā no Latīņamerikas valstīm, teiksim, pazūd kāds Krievijas diplomāts, vislabāk kādu vairāk uzreiz. Tāda attiecīgi parādās YouTube'ā, piemēram, video ieraksts ar avīzi un datumu, nu, standarta variants, kāds tiek darīts, ja? Kur, piemēram, nu, kāds paliek no viņiem bez galvas, tātad, nu, viņš pazaudē galvu vienkārši, tātad cilvēks ir tik traki bijis uzbudināts, ka viņš zaudē galvu. Un tad tiek izvirzīti nosacījumi, cik tur stundu laikā, kur kam ir jābūt atbrīvotam, un tad atkal tiek atbrīvoti tie. Vai tas ir iespējams? Jā, šādas operācijas ir iespējams, un pasaules vēsturē ir veiktas. Pie tam ir veikts ļoti sekmīgi. Bet vai tas jums ir vajadzīgs? Padomājiet 100 reizes, jo pirmkārt šādu veidu pakalpojumi ir pietiekoši dārgi, pietiekoši sarežģīti, un ir vajadzīgi pats galvenais izēja uz to vai tiem, kas šādu operāciju spējīgi veikt. Arī tas nav vienkārši, varat man ticēt. Tāpēc, jebkurā variantā, īsumā es neieteiktu satraukties par to, ka jūs esat kaut kur nokļuvuši kaut kādos Krievijas sarakstos, Krievijas tiesās un visā pārējā, Krievijas murgā, bet zināmu piesardzību jums vajag ievērot visā faktiski turpmākajā dzīvē. Tāda ir tāda dzīve, ko lai dara. Es ceru, ka nevienam no jums nekas slikts nenotiks, bet tomēr esat piesardzīgi, vienkārši piesardzīgi. Visu gaišu!